Atbildu uz jautājumu aplikācijām. Sveika, vai ir atšķirība labums no tā, ja kafijai klāt lietot cukuru aizstājai tabletes, nevis parasto cukuru? Nu, redz, es iespējams mazliet pārspīlēšu, tomēr šajā gadījumā tas ir tā kā izvēlēties, vai iet vilka vai lāča alā. Attiecīgi, cukura aizstājai šī sintētiskā saldinātāja tabletes nebūs labāka alternatīva kā cukurs, jo tās ir sintētiski veidotas, tāpat iedarbojas nelabvēlīgi uz zārnu mikrobiomu un arī var kaitēt hormonālajai sistēmai. Līdz ar to es tā kā novēlētu un ierosinātu mēģināt nepievienot cukuru un saldinātāju, nevienu saldinātāju nepievienot kafijai. Iespējams, var pamēģināt pielikt medu kādā reizē, tomēr noteikti tam nevajadzētu būt pirmajai kafijai no rīta. Ja, teiksim, pirmā kafija, ko tu dzer, tur saldinātājam, saldumam nekādam nevajadzētu būt klāt. Tās uzreiz šaus cukuru asinīs no paša rīta, un to mēs galīgi nevēlamies. Iespējams, ar laiku var pierast, dzert kafiju bez nekāda saldinātāja, un ja tā ir dienas otrā kafija, iespējams, tad pieliet tiešām klāt šo medus karotīti, bet, ja man ir jāatbild izvēle starp saldinātāju un cukuru, es saku, es nevaru pateikt vienu labāk, jo abi divi ir viena līdz uz viena piedestāla arī stāv.